ķersimies lēnām klāt. Man liekas, šīs sarunu konferences tādam interesantākajam posmam, kur klāt ir viesi un kur mēs runāsim. Un par ko tad mēs runāsim pirmajā sarunu raundā, kas mums ir pietiekami garš, bet tai pašā laikā īss. Tas ir 1 stundu garš, un mums ir, teiksim, viesi no 3 dažādām organizācijām, un sarunas tēma mums ir pārtikas ražotāja dalība dažādās pārtikas kvalitātes schēmās. Tad atgādināšu, ka šīs pārtikas kvalitātes schēmas mums ir vairākas, tad Eiropas līmeņa, kā mēs zinām, tā ir bioloģiskā lauksaimniecība, aizsargātu geogrāfisko izcelsmes norāžu schēma un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu schēma, garantētu tradicionālo īpatnību schēma, ja, tur tādi ļoti interesanti zīmējumi, kas varbūt netik bieži ir redzēti. Ja? Tā kā tiešām runājot par schēmām, tas ir plašs temats un ir, protams, nacionālās schēmas, kā mēs zinām, zaļā karotīte un bordo karotīte. Un lai mēs aptvertu vai mēģinātu aptvert visu šo plašo spektru, tad mēs esam uzaicinājuši vairākus viesus. Un, protams, atļaušos sākt ar ražotājiem, ja, kas ir droši gājuši šajā virzienā, un šeit studijā mums ir viesi, un viesi ir attālināti. Un, ja Gustavs ļaus, es sākšu iepazīstināt ar studijas viesiem, un tad pieslēgsimies iepazīties arī ar viesi, kas ir mums attālināti. Tad šeit studijā mums ir zīmols Lapsu mājas siers, ģimenes uzņēmums, ko pārstāv Sabīne Vaska un Jānis Lapsa. Jā, šeit. Un šeit mums ir pārstāvi no Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju fakultātes, lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģiju fakultātes, tad Jeļena Zagorska, asociētā profesore, un Ilze Grāmatņa docente. Tad, lai mēs varētu šo te paskatīties no praktiskās puses. Un vēl mums attālināti ir pieslēdzies arī gan ražotājs, gan arī Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas vadītājs Gustavs Norkārklis, kurš pārstāv arī zemnieku saimniecību Salinieki, un es domāju, liela daļa sociālo tīklu lietotāju redzējuši viņa interesanto ķirbju mašīnu, ja, kas brauc Prēļu pusē. Man liekas, tas arī ir ļoti interesanta pieredze. Nu tā, sāksim ar to, ka nedaudz došu vārdu jums pastāstīt par sevi, par savu pieredzi darbībā ar šīm pārtikas schēmām, un varbūt tad varu lūgt jūs, kas pārstāvat Lapsas mājas sieru, kas esat zaļās karotītes pārtikas kvalitātes schēmā, tad atgādinu, tā mums ir nacionālā pārtikas kvalitātes schēma, kas apliecina, ka produkts ir ražots Latvijā un ir izmantotas Latvijas izēvielas. Nu, Sabīne, varbūt pastāstiet, kā tas sākās. Jums ir arī neliels video formāta materiāls, pastāstot par savu zīmolu. Lūdzu. Labdien, mani sauc Sabīne, un es pārstāvu Lapsu mājas sieru. Un mēs šodien esam divatā kopā ar Jāni, kas ir tas īstais Lapsu mājas siers. Jānis ir siera meistars, un es esmu Jānim atbalsts. Tātad, kas ir Lapsu mājas siers? Lapsu mājas siers ir mājās ražots nenogatavināts siers, kura sastāvā ir 3 galvenās komponentes – gotiņas piens, skāps krējums un olas. Mūsu sieri ir pieejami, kas mums savādāks, mūsu sieri ir pieejami ar 27 dažādām garšām. Un Lapsu mājas siers sākotnēji bija Lielvārdē, un tagad jau 3 gadus ir Ogrē. Tātad mēs esam tepatās salīdzinoši netāli no Rīgas galvaspilsētas, Zemgalē, Vidzemē, tāds vidusposmiņš. Pār Lapsu mājas sieru. Sākotnēji 13. gadā mēs bijām pavisam maziņš mairažotājs. Ne, pat nebijām mairažotājs, tas bija tikai priekš radiem draugiem paziņām. Tie bija aptuveni 10 sieru mēnesī. Un 18. gadā nolēmām startēt jau oficiāli, lai varētu piedalīties gan gada tirgos, gan arī, lai viss būtu sakārtots. Ja drīkst arī šeit varbūt jautājumu pie šī grafika ar gadiem.
jūs sākāt no maziņa mājražotāja, un šobrīd jau esat ražotājs, ja, teiksim, pietiekamā apjomā, bet kurā šajā laika skalā jums nāca šī ideja vai vēlme sākt domāt par pārtikas schēmām? Kas bija tā motivācija? Jo, sākāt vienkārši ražojāt, cilvēki pirka, slavēja, bet kaut kad nāca šis te, ka jāsāk dokumenti kārtot, varbūt kurā brīdī? Jā, tātad, ja 18. gadā oficiāli piereģistrējās un nokārtoja visus dokumentus, tad 19. gadā septembrī, ja nemaldos, jau tika iegūta zaļā karotīte. Tātad praktiski uzreiz pēc oficiālas piereģistrēšanās tika saprasts, ka lapsmājas sieriem ir nepieciešama šī kvalitātes zīme, jo mūsuprāt, kā arī jebkuram citam mājražotājiem, mūsuprāt liekas, ka, ja ir zaļā karotīte, tas tā tad ir dubultā, ir kontrole, un kvalitāte tā tad ir pārbaudīta dubultā, bet mēs arī gribam parādīt to, ka mūsu produkts ir ar šo kvalitātes zīmi. Lūk, un tātad gada laikā jau pēc piereģistrēšanās zaļā karotīte tika iegūta. Un tad, kad tika iegūta zaļā karotīte, tad attiecīgi jau nedaudz apjomi auga. Tātad 19. gadā tie jau bija aptuveni vidēji 250 sieri. 21. gadā tie jau bija 650 sieru mēnesī, savukārt pašlaik tas ir 1100 sieru mēnesī, kas salīdzinoši pašu sākumu ir daudz. Mums tas ir ļoti daudz, bet uz kopējā ražošanas fona mēs tāpatās esam mājražotāji. Labi, lai mēs neuzzinām vienā stāstā pa visu, tagad aicināsim arī otru mūsu ražotāju, Gustavu. Mazliet pastāstīt par sevi, tur ķirbju sēkliņas ar jūsu sieriem droši vien ļoti labi ietu kopā, ja vien jūs būtu bioloģiskie, bet, kā es saprotu, vēl neesat, tad Gustavs mums pārstāv šo te bioloģiskās pārtikas kvalitātes schēmu, tad arī, drusku iepazīstini gan ar sevi, gan kā asociācijas pārstāvis, gan kā saimnieks. Lūdzu, Gustav. Jā, labdien! Jā, ražojam, mēs ķirbju sēklas, tāds ļoti netipisks produkts priekš Latvijas, bet runājot par kvalitātes schēmām, bioloģiskā lauksaimniecība, Eiropā jau pēc fakta ir jebkurš lauksaimnieks, kas ražo bioloģiskās izeivielas un nodot bioloģiskai pārstrādē, un tas produkts aiziet gala pārstrādē kā bioloģiskais ar marķējumiem visiem, tā jau ir kvalitātes schēma jau bioloģiskā, jau pēc fakta ar visu uzraudzību, ar visu kontroli. Tā kā Latvijā varētu teikt, gandrīz 4000 bioloģiskie lauksaimnieki, kas piedalās šajā schēmā. Tā kā šā ir ļoti, ļoti pārbaudīta un svarīga schēma. Pats es ražoju, ķirbju sēklas ļoti daudz citas produktus, gan eļļas, gan arī realizēju viss arī tirgu. Mums varbūt nav tik svarīga tā nacionālās kvalitātes schēma kā citiem, bet, protams, tas ļoti, ļoti atzinīgi, ka tev ir marķējums un ka tu vari tirgu iet ar savu marķējumu un cilvēki atpazīst un novērtē šo marķējumu. Kas būtiski tomēr arī pieminiet, ka šis bioloģiskās pārtikas schēma vēl ieņem šo Eiropas plašo uzraudzību un tad atpazīstamība tad iet arī Eiropas mērogā. Un tad, ja runājam par marķējumiem, kas tad mums ir uz eļļām vai uz sieriem, tad noteikti gribētu dzirdēt arī Lauksaimniecības universitātes, biozinātņu universitātes šo redzējumu, kā jūs palīdzat, kā jūs varbūt kādreiz arī izstrādājat kādas papildus informatīvās materiālus, lai praksē atbalstītu ražotājus šajā brīžam grūtajā procesā saprast, ko es drīkstu, ko es nedrīkstu likt uz savu marķējumu, kas būs atbilstoši, kas nebūs. Lūdzu, tad vārds universitātei. Es domāju, ka mēs neizstrādājam marķējumu un norādes, mēs drīzāk palīdzam orientēties, jo, kā jūs minējat, to norāžu ir tik daudz, ka ne visi ražotāji un ne visi patērētāji orientējās tajās visās, bet, protams, mūsu gadījumā mēs mēģinam izglītot mūsu studentus, kuri arī ir topoši ražotāji, mairažotāji vai pārstāvēs lielus uzņēmumus, kuri arī liks pēc tam uz saviem produktiem dažādas norādes. Es domāju, ka šobrīd
tā ir mūsu galvenā funkcija, bet, protams, ka mēs arī pieslēdzamies dažādos projektos, mēģinam atbalstīt ražotājus. Tāpat pieminot bioloģisko lauksaimniecību, mums ir vairāki projekti un šobrīd arī top dažādi promocijas darbi, kur ir saistīti ar bioloģisko lauksaimniecību. Jo mūsu gadījumā mūsu mērķis ir parādīt patērētājiem, ar ko šīs produkts ir labāks, jā, ar ko viņš atšķirās no konvencionālā ražotāja, jo mūsu patērētājs vēlās zināt un vēlās saprast, kāpēc viņam jāizvēlās tieši šīs produkts, ņemot vērā arī, ka bieži vien tas produkts būs dārgāks. Un es domāju, ka mūsu vieta ir tieši pierādīt, parādīt un informēt. Jā, galvenais, lai tas nav varbūt tik daudz arī reizēm emocionāli, bet tomēr kaut kādos faktos balstīts, un ja tur, kur varbūt arī ir teiksim, skaidri fakti, mēs tos izceļam, parādam un aizvedam līdz patērētājiem. Bet vai tādā tīri sadzīviskās diskusijās reizēm arī šīs etiķetes tiek izmantotas tiešām mārketingam? Dabīgs produkts, veselīgs produkts, vai jums ir nācies kaut kur saskarties ar šiem jautājumiem, kad vai no vienas vai no otras puses kāds saka, kas tad liecina, ka viņš ir dabīgs vai veselīgs produkts, jo tā nav schēma, tas tad ir mārketinga, teiksim, tas virziens, un kas atšķirās tieši no šīm schēmām un mārketinga informācijas. Protams, gadās, un mēs analizējam ļoti bieži etiķetes un salīdzinām un mēģinam saprast un diskutējam gan savā starpā, gan ar studentiem. Mēģinam izķert tās kļūdas, kuras ir pielaistas vai tīšām vai netīšām. Tas arī ir jautājums, vai tamdēļ, ka ražotājs nav tik varbūt informēts vai izglītots, bieži vien tas arī ir tādas problēmas, bet arī ar to mēs nodarbojamies. Un bieži vien konstatējam, ka ir, negodīgi ražotāji, kas liek kaut kādu informāciju, kura nav patiesa. Arī mēdz būt tā, bet tas ir pārsvara patiesība, bet tie nav vietēji ražotāji. Mēs arī šo sarunu konferenci veidojam varbūt arī tādu kā praktisko ceļvedi, lai viens ir foršas sarunas, bet ir kaut kāds arī ceļvedis, kā mēs varētu darīt, ko mēs varētu mainīt, un kāds varbūt ir tas ceļš pie jums. Vai nu Sabīne vai Gustavs, kā var pieklāvēt pie jums, vai kāds jauns ražotājs klausās, es tagad īsti nezinu, vai es to varu darīt uz etiķetes, nevaru. Kā praktiski varētu tikt, pie konsultācijas vai kaut kā sazināties ar jums, kā tas notiek parasti ar ražotājiem šī sadarbības praktiskā puse? Mēs vienmēr esam atvērti, pie mums griežās gan liela ražotāji, gan mairažotāji, ir dažādi veidi, vai tās ir konsultācijas, vai tas ir arī kursi mairažotājiem, kuru mēs informējam, stāstam un mēģinam atbildēt uz jautājumiem. Un ir arī tepek projekti, kur ražotāji nāk ar idejām, voucheri, kur ražotājs izsaka savu vēlmi, varbūt iespējams ražot kādu inovatīvu produktu vai izmainīt kādu tehnoloģisko posmu vai izēvielas pamainīt, un tad mēs pieslēdzamies varbūt Ja viņš vienkārši ražotājs atnācis, izprintējis bioloģiskā lauksaimniecība, liek uz zīmes, jūs noteikti norādīsiet, ka tas tik vienkārši nav. Protams, un tad mēs varbūt arī Gustavam varētu, gan kā ražotājiem, gan kā šī bioloģiskās schēmas turētājiem ar asociācijas palīdzību, mazliet varbūt Gustavu var arī, tiešām iezīmēt tās priekšrocības, kas varētu būt tie ieguvumi ražotājiem, jo neslēpsim šobrīd bioloģiskajā lauksaimniecībā, daudz ir izvēles priekšā, jo tur gan ir papildus izmaksas, certifikācija un tā tālāk, bet tomēr daļa izvēles. Kā tu teiktu? 2 tādas būtiskākās priekšrocības, lai ražotājs, kurš vēl domā, virzītos šajā pārtikas schēmā bioloģiskā lauksaimniecība? Ja bioloģiskā lauksaimniecība, tā kā es iepriekš minēju, jau tā kvalitātes schēma, viņa netiek nacionāli regulēta, viņa ir Eiropas līmeņa regulējums, ir visā Eiropā vienots, es varētu pat teikt pasaulē vienots, un tas ir tāds Eiropas un pasaules atpazīstamības zīme, un tas ir ļoti būtiski, ka šādi tu vari ar šo zīmi bioloģiskās lauksaimniecības certifikāciju zaļo lapiņu un ar zvaigznītēm Eiropas vienot, tu vari iziet arī ne tikai Latvijas tirgu, bet arī visā pasaulē.
tas ir būtiskākais, un tas ir tas viens no lielākiem ieguvumiem, un sabiedrība arvien vairāk novērtē un šo zīmi preču un atpazīstamība katru gadu pieaug. Arī kā Igauņu iepriekš kolēģi minēja, ka atpazīstamība ir, un tas mērķis, protams, ir vēl lielāks, lai tas pieaugtu. Tā ir tā atšķirība, ka šī zīme ir Eiropas vienots regulējums. Protams, ar visām savām kontrolēm, uzraudzībām, ļoti stingrām uzraudzībām, un sabiedrība par to ir informēta un tiek informēta, cik skrupuloza uzraudzība ir bioloģiskā lauksaimniecībā, bioloģiskā pārstrādē, lai šo zīmi varētu uzlikt un ar to arī iet tirgu. Tā kā tas ir ļoti svarīgi. Un, protams, ir gadījumi, kad kāds vienkārši izdomā, esmu bioloģisks, un tad to zīmi lieku virsū vai rakstu bioloģiski, bet mums ļoti, ļoti stingri kontrolē. Gan paša sabiedrība mums informē biedrību, tad mēs tālāk informējam kompetentās iestādes, gan PVD, gan patērētāju aizsardzības centrs, kas šo ļoti stingri uzrauga. Tā kā ir sava birokrātija, lai bioloģiski certificētos iziet šo procesu. Tas nav tā, ka vienā dienā izdomāju, rīt jau man būs bioloģiskais produkts ar visu marķējumu. Tas ir patiesībā pat vairākus gadus. Minimālais 2 gadi, kamēr varētu tikt pie šādas zīmes un to produktu ražot. Un nav tā, ka tikai tur, piemēram, kaut kā produktā kaut kādā ir viena sastāvdaļa bioloģiskā, pārējās nē, un tad es tur būtu bioloģisks. Šis ir arī ļoti svarīgs faktors. Un, ja mēs vēl runājam par pārstrādi, viens ir bioloģiskā izēviela ražošana, tur graudus, tur pienu ir savas prasības ražošanā, bet ko mēs esam mazāk runājuši, ir pārstrādes process, kas ir mazliet vēl sarežģītāks, un tur arī ir ļoti, ļoti stringras prasības par ēvielām, kas jāliek klāt, ko drīkst likt, ko nedrīkst, cik ir dabīgas izcelsmes ēvielas, kā šis ražošanas process notiek. Tā kā šī sadaļa arī ļoti, ļoti svarīga ir, un patērētājs būtu īstenībā pat vairāk jāinformē par to, kā notiek pārstrādes process bioloģiskajiem produktiem, un kādas ķīmijas drīkst lietot, kādas nedrīkst, un kas ir citos. Ļoti labs temats, par to mēs vēl drusciņ vēlāk pievērsīsimies, un tur arī lūksim universitātei šo te padomu, kā nest šo te atbildi, ja, ar ko atšķirās produkts vai atšķirās, un ķīmija, tas tiešām pārtikas tehnologu jautājums. Bet gribu pievērsties arī jums, jūs arī klausieties, esot nacionālajā schēmā, zaļā karotīte, nedaudz ieskicējāt, ka tas jums ir svarīgi, tas dod pašapziņu uzņēmumam, ir kāds mārketinga, teiksim, rīks, bet vai nav arī doma tālāk virzīties šajās, ko es minēju, pārtikas schēmās, kas ir vietējā izcelsmes pārtikas zīmes, kas ir atzītas Eiropā? Tad, cik es esmu no jums tā dzirdējis un kolēģiem, ka jūs domājat iet šo ceļu tālāk arī? Varbūt pastāstiet mazliet par šo. Un kāpēc jūs neapstājaties pie šī viena risinājuma, vienas iespējas, bet skatieties plašāk uz šo kvalitātes schēmu pielietojumu savā uzņēmējdarbībā? Situācija ir tāda, mēs tā kā ļoti bieži braukājam pa gadatirgiem, mēs esam konstatējuši, ka cilvēki ļoti, ļoti jauc bioloģisks produkts, zaļā karotīte. Viņiem liekas, ka ir viss vienā katlā, un tas ir viens un tas pats. Tātad mēs jau elementāri tādā kā gadatirgū sākam jau stāstīt, izglītot to pašu cilvēku, stāstīt atšķirības. Cik mums tā kompetence ļauj. Bet, zaļā karotīte mums bija svarīga, tāpēc, ka mēs ļoti gribam, lai, patiesībā latvietis ir beidzot pelnījis ēst īstu Latvijas mantu, un tāpēc šī zaļā karotīte tātad ar visām savām pastiprinātajām kontrolēm to nodrošina. Un, mums ir svarīgi ne tikai lai latvietis būtu paēdis ar Latvijas produkciju, bet arī ļoti svarīgi ir, lai Latvijā turpinās sensenās tradīcijas. Un tāpēc mēs gribam un daram, lai nokļūtu garantēto tradīciju īpatnību reģistrā ar vienu no tā produktiem, un tas ir Jāņu siers. Jo Jāņu sieru nevar ražot jebkurš siermeistars, lai ražot Jāņu sieru, tur ir jāatbilst īpašai receptūrai, kas ir apstiprināta ar Eiropas Savienības regulu, un jābūt ir iekļautam šajā reģistrā,
tas ir tas mūsu. Cik tālu esat šajā procesā, lai varētu smuki kādu no šīm skaistajām, tad kura jums būs? Tad jums ir vietējās... Jā, mums būs šī. Tad jums būs... Mēs ļoti ceram, ka būs. Mēs mērķējam uz šo pirmo, jā. Tad mazliet vēl paraklamējot, jūs cik tālu esat un kādi varbūt tie praktiskie, stāstot citiem, jo daudzi par to varbūt pirmoreiz uzzina, ka var arī šo te virzīt nacionālās identitātes zīmi. Tīri no tās birokrātijas viedokļa tas bija sarežģīti, ļoti sarežģīti, nedaudz sarežģīti. Ja? Kā Zaļo karotīti laikam nebija sarežģīti. Jā, diemžēl ar šo garantēto tradīciju reģistru, garantēto tradīciju īpatnību reģistru ir nedaudz savādāk, jo prasības ir ļoti stingras. Tātad es patiesībā varētu izdalīt procesu visu 3 daļās. Viena daļa ir tava vietējā mājas laboratorija, otrais posms ir oficiālā laboratorija, jau kā Latvijas gadījumā tas ir BIORS, un trešais tātad ir visas dokumentācijas sakārtošana. Jāaiziet šie visi 3 posmi, un tad tu tiec Bet es ceru, neesam iepriekš gan to saskaņojuši, bet ja kāds gribētu jūsu padomu, citu produktu ražotāju, zivju, alus vai kādu, jūs noteikti neatteiktu pastāstīt savu pieredzi, vai ne? Mēs noteikti nekad neatsakam, noteikti. Tas ir ļoti. Jo mēs arī, kā uzskatām, mēs arī tirdziņos ar citiem mājražotājiem runājam, ka mēs esam, pieņemsim, viens mājražotājs, mēs uzrunāsim vēl kādu mājražotāju, mēs jau būsim 2. Ja tad tas ir tā kā tāda piramīda vai schēma, ja? Jo tālāk uzrunās vēl kāds, tātad, jo vairāk var būt šo īsto Latvijas produktu. Jā, un tad par to atpazīstamību, tur arī tūliņ mazliet Gustavam, pēc tam arī universitātē pajautāsim, bet izstāstīšu vienu, neteiksim joku, bet arī saistību ar šo informāciju. Tad man ir vairāk bērnu un bieži nāks iet uz sanāksmēm, kur sēž un stāsta skolas vadība lielās, cik viņi labi dara, un tad vienā no iestādēm direktore ļoti lepni stāsta, mūsu iestādē lielākoties bērni tiek baroti ar bioloģisko pārtiku, jo visiem, ko mēs iegādājamies, ir zaļās karotītes zīme. Ja, tad, tas ir diezgan plašā tāda apjomā, un, protams, arī mēs un es cenšamies, kā jūs sakat, skaidrot savas kompetences apjomā, bet es arī, Gustav, tev drusciņi gribu par šo tēmu pievērsties, jo arī gatavojoties šai sarunai, paskatījos dažādas šīs te cik viņas, kura svaigāka, kura varbūt mazāk svaiga aptaujas, tad tiešām šo te zaļās lapiņas marķējumu atzīst, ka pat atpazīst līdz 60 vairāk cilvēku, savukārt bioloģisko lapiņu, kaut kādi 30%. Vai kopumā šis zaļā lapiņa un bioloģiskā kaut kur nav tāds, nesauksim to par konkurenci, bet šie 2 zīmoli kaut kur iet blakus, it kā viņi dokumentos ir pilnīgi skaidri, bet cilvēku galvās reizēm pilnīgi sajukuši. Un kā tev no asociācijas puses virzot arī vairākas citas preču zīmes, kā Latvijas ekoprodukts, ir veicies, rast skaidrību cilvēkiem par šīm diviem virzieniem - zaļā karotīte un bioloģiskā lauksaimniecība? Jā, paldies, Andi. Šis ir tāds ļoti sāpīgais jautājums jau vēsturiski un daudz gadu garumā par marķējumiem Latvijā. Patiesībā mēs ļoti, ļoti maldinam sabiedrību ar izveidoto šo sistēmu ar nacionālām schēmām, un bioloģiskā ir Eiropas kopējā schēma. Un tas ir, ka zaļā karotīte negarantē, ka tas ir pilnībā Latvijas produkts, un kur vēl bordo karotīte pielikt klāt, kas ir visas pasaules produkcija. Un šīs karotītes negarantē, ka tas ir Latvijas produkts. Viņš ir Latvijā, juridiski ražots, bet izejvielas nav, un mēs šo tēmu esam mēģinājuši daudz gadus risināt, bet neviens politiski nav saņēmies un reformēt šo sistēmu, lai tā maldināšana tāda nebūtu, jo sabiedrība tiešām neatšķir zaļā karotīte, liekas, ka tas ir bioloģiskais produkts, un tas vārds slēpās tajā zaļajā. Un tas risinājums jau mums liekas, kas būtu jādara politiski spēcīgiem jābūt un jāuztais reforma, un ir jānodala, viens ir bioloģiskā ražošana, kas ir Eiropā ar Eiropas zīmolu, un otrs varētu būt bordo karotīte, kur tad būtu tas Latvijas produkts, un tad viņš nejauktos ar zaļo karotīti, ar zaļo vai bioloģisko,
un mums būtu skaidri nodefinēts, kas tad ir tā Bordo karotīte vai Latvijas karotīte, un tādā veidā mēs nesajauktos. Bet patreiz, sabiedrībai ļoti vāja izpratne par karotītēm, ko katra karotīte nozīmē, kā tādas prasības, kas tur apakšā ir, un šis ir ļoti sāpīgs jautājums. Protams, mums ir vēl arī atsevišķi viena zīme, preču zīme Latvijas ekoprodukts, kas ir asociācijas īpašums, kurā ir, ja Eiropas karodziņš bioloģiskais ir, tur var būt arī trešo valstu produkcija iekšā, bet Latvijas ekoprodukts garantē zīme, ka 95% izēvielas ir Latvijas izcelsmes, Latvijas bioloģisko saimniecību ražotie produkti. Tas ir ar garantiju. Un ja kaut kāds pipars trūkst vai cukurs, tad varētu būt, ka tas ir tiek pielikts klāt, kas nav Latvijas izcelsmes, bet 95%. Jā, paldies. Diemžēl zaļā karotīte ir jābūt 75% vienas valsts produktu. Zaļā karotīte var būt arī 75% purkā gurķi, un tā būs arī zaļā karotīte, diemžēl. Un mēs domāsim, ka tas Latvijas kaut kāds nav Latvijas. Jā. Paldies. Tieši mēs arī kāpēc aizskārām varbūt arī šo tematu, jo mēs neesam šeit atnākuši, lai izstāstītu, cik skaidri viss ir dokumentos, bet mums vajag šo skaidrību patērētājiem, skaidrību ražotājiem, un no ražotāja viedokļa ir svarīgi, lai patērētājs atpazīst, ka tas ir vietējais produkts un tiešām skaidri izdara savas apzinātas izvēles. Bet kā ir universitātēs jautāt un mazliet būt tāds patērētājs, kurš vispār saka, ejiet visas šīs schēmas, lieciet malā. Man ir svarīga kvalitāte, un es neticu, ka tā kvalitāte ir saistīta ar schēmām. Vai jums ir kādi pētījumi Latvijas starptautiskie, kas tiešām apstiprina, jā, pārtikas kvalitātes schēmas ir būtiska sastāvdaļa kvalitātes komponentē, jā, teiksim, kaut to izēvielu, izsekojamību un tā tālāk. Kā jūs šo tā kā apstiprinātu, faktoloģiski, teiksim, jo pēc sajūtām mēs visi zinām un ticam, jo gan es esmu bioloģiskais saimnieks Gustavs un zaļās, ka mēs visi sakam, mūsu ražotais ir vislabākais. Mēs to pašu teiksim, jo mēs atbalstam vienmēr vietēju ražotāju. Tādu pētījumu, es domāju, mūsu universitāte mēs neveicam, jo es domāju arī, varbūt tas būtu interesanti, bet no otras puses mēs uzticamies kontrolējošām institūcijām, kas jūs jau paši minējāt, ka kontrolē bieži, kārtīgi. Līdz ar to mēs saprotam, ka tā kvalitāte ir nodrošināta un, lielākā problēma, man liekas, ka ir tās zīmes tik dažādas un viņu ir tik daudz, ka gan pircēji, gan kā es jau minēju, paši ražotāji jūg tajā visā, jā. Un varbūt vajadzētu izveidot kaut kādu vienotu sistēmu, lai tas ir vienkārši un saprotam jebkuram, lai jebkurš saprot, ko tas nozīmē. Jā, vai 90, vai 95%, vai vietējais, vai ievestais, bet... Jā, šeit mēs atgriežamies pie tā, kā mēs, gan kā lauku konsultāciju centrs varētu kaut ko darīt lietas labā, gan jūs kā ražotāji un jūs kā universitāte. Un varbūt par šo mēs arī varētu šeit, tādā, caur šo prizmu padomāt, ko es kā Andis varētu darīt lietas labā, lai skaidrot par bioloģisko. Esot bioloģiskais, tad, kad pie mums atbrauc klients, es varu aprunāties vienkārši, ka tas ir produkts, kurš ir certificēts, tā ir certifikācija. Un kas ir svarīgi, ka tiešām cilvēki, kas brauc, viņiem tas interesē. Viņi grib saprast, ar ko atšķirās reizēm. Tie, kas jau vairāk iedziļinās, tā ka katrs ražotājs jau pārdodot to var izdarīt, un mēs savukārt kā uzņēmums noteikti varētu vairāk veidot savus informatīvos seminārus par šo tēmu, ko mēs ar kolēģiem aprunāsimies pēc šīs konferences, kad liksim, teiksim, darāmo darbu sarakstu. Bet jūs jau iesākāt, ka jūs jau dariet, brauciet uz skolām, varbūt pastāstiet, ko jūs kādā praktiskā ceļā veiciniet izpratni par šo zaļo karotīti. Jā, tad labsmājas siers regulāri dodas uz dažādiem tehnikumiem Latvijā ar tādu kā prezentāciju mazā mājražotāja veiksmes stāsts, kura ietvaros mēs arī atvēlam laiku tieši zaļās karotītes popularizēšanai. Un patiesībā ar katru reizi, ja mēs atgriežamies vienā un tajā pašā tehnikumā, piemēram, ir palielinās audzēkņu skaits, kas tomēr ir vairāk informēti. Ja sākotnēji mūsu pieredze liecināja, ka pārsvarā
nezināja zaļo karotīti jaunieši, tad tagad jau tomēr tam pievērš uzmanību. Arī jaunieši paliek izglītotāki. Jā, un darba ir daudz, tātad mēs gan arī uz tehnikumiem, kad braukājam, tajos pašos sociālajos tīklos popularizējam, vai nu, kad pie mums ir kādas ekskursijas, mēs arī stāstam. Manuprāt, ja nestāstīs, tad jau arī nezinās. Tā ka tas ir cilvēka pienākums, latviešu pienākums stāstīt par to. Un jo vairāk stāstīsim, jo vairāk zinās. Nu jā, un Gustavs jau pieminēja arī šo, kas nav pārtikas schēma, bet preču zīme, Latvijas ekoprodukts, kas noteikti ir arī ļoti laba iniciatīva, kas dod izpratni, jo, ja atkal runājam par zaļo karotīti un bioloģisko lauksaimniecību, tad, ja mēs šeit redzēsim ābolu ar bioloģisko lapiņu, tas vēl nenozīmē, ka tas ir Latvijā ražots ābols, jo arī Spānija un Polija certificēs bioloģiski un ir vienotā. Un te varbūt arī tā diskusija ir brīžam par šo, ka no ražotāja viedokļa mēs tiešām gribam visādos veidos, lai pērk vietējo, bet esam Eiropā, kur ir kopējais tirgus, un tad Eiropa dod mums šīs iespējas izcelt vietējo caur it kā sarežģītu nosaukumu schēmām, bet tas ir ceļš, kā pateikt, reku, tas ir vietējais īpašais Jāņu siers, Latgales siers, Vidzemes siers, nēģi un tā tālāk. Iedot kaut kādu šo unikalitāti, bet kā, Gustav, veicās tieši ar šo Latvijas ekoprodukts preču zīmi, cik produktiem tas ir un kā jums veicās? Vai jūs jūtiet, ka teiksim, produktam, kuram ir šāds Latvijas ekoprodukta marķējums, kas nozīmē bioloģisks un Latvijā ražots, pareizi es saku, ka viņu vairāk pērk veikalos? Vēsturiski skatāmies, jā, Latvijas ekoprodukts, šī zīme tomēr populārāka bija daudz gadus atpakaļ. Mazliet pat reiz viņai ir palikusi mazliet novārtā, jo lai virzītu arī šādu preču zīmi, tirgu ir pietiekoši daudz resursi vajadzīgi un arī finansējums, jo mārketinga aktivitātes ir ļoti, ļoti dārgas. Un arī, tā kā tu minēji, mēs esam Eiropas kopējā tirgu, tad tādu nacionālo reklāmu ir ļoti, ļoti grūti izvērst. Bet ir, jā, mums ir vairāki simti saimniecību, kas izmanto šo preču zīmi un vairāki simti produktu, kur ir marķējums. Protams, Latvijas ekoproduktu marķējumu izmanto vairāk mazie mājražotāji, mazās saimniecības, kas tirgo tirdziņos, varbūt tiešajā tirdzniecībā, tad šī zīme ir daudz populārāka un tur ļoti labi atpazīst. Protams, lielveikalos būs grūtāk atrast šo preču zīmi. Šis varbūt nav tik globāli tā preču zīme, bet ir pietiekoši arī atpazīstama. Ir plāns, jā, viņu vairāk popularizēt un informēt sabiedrību par šo preču zīmi. Ir šeit viena problēma, ja vēlās piesaistīt finansējumu, mārketinga aktivitātēm, bioloģisko lauksaimniecību, tad žēl nedrīkstam mēs izcelt ārā Latvijas ekoproduktu preču zīmi, jo tā ir privāta nacionāla zīme, un mums ir vairāk jāstāsta tieši par Eiropas zīmi. Un tas ir tas sarežģītākais patreiz. Bet arī, ko es droši vien arī kolēģi ir ievērojuši, kas man liekas ļoti, ļoti popularizē bioloģisko lauksaimniecību, ir asociācijas arī žurnāls, kur jūs apkopojat šos veiksmes stāstus arī par lielākiem uzņēmējiem, ka tas nav klišejiski, ka tie ir maziņi vai, nezinu, tie, kas īsti nemāk, viņi ir bioloģiski. Tā informācija, man liekas, ir ļoti, ļoti vērtīga, un to mēs arī dalamies. Bet, ja runājam arī par universitātes studentiem un šo apmācības jaunajiem pārtikas tehnoloģiem, kas mācās. Vai jūs sajūtiet arī šajos jauniešos to virzību, ja, vegānisks, veselīgs, bioloģisks, bezatlikuma un šie vārdu salikumi, un kā viņi varbūt iet kopā, vai jaunieši mēģina, vai jūs arī palīdziet viņiem virzīt, ka ir šīs pārtikas schēmas, ja jūs domājat kādu produktu, jūs varbūt varat iet caur šo pārtikas schēmu, vai vairāk tas ir tādi lielie globālie virzieni, veselīgums, nekaitīgums, kādas ir šīs jauniešu tendences, jauno tehnologu, jā? Protams, mēs arī sekojam līdz jaunām tendencēm un to, ko jūs pieminējat, vegāni produkti, jā, bez atlikumu, bez atkritumu pārstrāde. To mēs arī ņemam vērā arī savās nodarbībās un izstrādājot dažādus darbus, gan diplomprojektus, gan bakalaura darbus, interesantas tēmas, un mēs ar to arī strādājam.
Un līdz ar to studenti arī skatās uz to no šī skatu punkta, jo mēs viņus iesaistam un viņi paši arī gan sociālos tīklos, gan arī savā starpā par to runā un aktualizē šīs problēmas un tēmas. Kā atsevišķu kursa mums nav, bet mēs katrs savā kursā mēģinam to iekļaut un parādīt no savu skatu punkta. Ja es būtu students un es pēdējā 4. kursā pirms eksāmenā izvilktu biļeti ar uzrakstu Eiropas un nacionālās pārtikas schēmas, tad man būtu jāspēj atbildēt, izstāstīt. Pēc idejas, kā tas notiek reāli. Bet varbūt tas būs arī sausais atlikums vēl pēc šīs sarunas, kā aizbraucot, paskatoties šo mācību ciklu. Jūs tiešām varat iekļaut kādus labos, ne jau sausu teoriju, bet labos piemērus, jo pat arī, kad gatavojos, skatījos, tiešām interesanti arī, kā tie paši itāļi un uz saviem sieriem, uz saviem cūkas luņķiem liek virsū šīs, kā es saku, saulītes, kas man bija pašam varbūt tāds vairāk nepazīstams, jo, kā es teicu, es arī iemācījos daudz ko skatoties šīs produktu zīmes, kā viņi mēģina to caur to nacionālo virzienu nest un veicināt to pārdošanu. Bet gribu arī Jānim pajautāt, droši vien tu esi tas praktiskais darītājs un visu organizē, vai iekļaušanās šajā pārtikas schēmā, ko mēs saprotam, tas ir pirmkārt birokrātisks, otrkārt kaut kādu ražošanas procesu posmus, vai tas tev kaut kādā mērā sarežģīja tā brīža, kad tu pirms tam ražoji un tad vienā brīdī sakārtojot dokumentus, tu nokļuvi šajā šobrīd karotītas schēmā, iespējams nākošajā atzīšanas, vai palika tīri praktiski sarežģītāk procesus vadīt, kaut kas bija papildus, kādas izmaksas, nezinu, kaut kādi žurnāli jāpilda. Kā šī praktiskā dzīve izmainījās ejot? Izmaksas nekādas nav. Sarežģītāk arī nekā nav. Vienīgi tā kā lielāka kontrola sanāk. Ir izmaksas par zaļo karotīti reizi gadā, bet tās ļoti niecīgas. Tā salīdzinoši ļoti niecīgas. Bet lielām nekas tāds sarežģīts nav, bet cilvēki baidās, laikam, to zaļo karotīti. Ka viņi neredz, laikam, jēgu, tā kā iegūt to zaļo karotīti. Ražotāji, lielā apjomā. Kur ir gan bioloģiskai lauksaimniecības schēmai priekšrocība, gan, laikam, tur, Gustav, tu esi lielāks eksperts, ja es ko ne tā labo mani, gan arī zaļā karotīte ir kā priekšroka vietēji, kad pašvaldības organizē iepirkumus uz bērnu dārzu ēdināšanu, skolu ēdināšanu, tad šīs preču zīmes abas līdzvērtīgi tiek ņemtas vērā, vai ne? Tā šobrīd ir mūsu likumdošanā iestrādāts, un tas varētu būt kā arī klausītājiem motivācija. Ja es ražoju ābolus, tad ļoti svarīgi ir kādā no schēmām būt, lai es viņus varu arī, piemēram, pārtikas apritē skolām caur Latvijas piens un Latvijas auglis virzīt. Kā viena no programmām, kur valsts iepērk produkciju priekš bērnu dārziem skolām. Tā kā kaut kur, protams, ir arī šī praktiskā ceļa, bet cik es arī no jums sajūtu, droši vien pajautāšu arī Gustavam, man tā sajūta, ka bieži vien primāri ir tā mentālā vēlme, ka es ražoju vietējo, dabīgo un tad kaut kādas merkantīlās šīs prasības. Kā tev, Gustav, tu kopumā asociējies mums ar bioloģiskā saimniekošanu, bet kaut kad jau tas sākās, kurā brīdī tu apzināti saprati, es gribu kaut vai saimniekot, vai kas īstenībā bija pirmais, asociācija vai saimniecība tavā gadījumā? Pirmais, protams, saimniecība. Protams, saimniecība jau no bērna kājas, tas jau no cik es atceros sevi, tik arī bijusi laika saimniekošana un ar tā kā bioloģiski, tur pat nav domas citas savādāk arī, tur, kur laukos dzīvoju, tur ir apkārt tik laba vide, es pat nevaru atļauties kaut kādu 6 vielas lietot, bet tas bioloģiski ir ļoti svarīgi. Es bioloģiski un vietējais esmu, protams, tas arī ļoti daudz spēlē lomu kā vietējais, bet es gribētu īstenībā, vēl mazliet laiks ir, jums nākošā diskusija ļoti laba būs, un mums ir beidzot jātiek skaidrībā, jo mums ir tas vietējais Latvijas ražots, un tad tur ir tas ļoti lielais malda nesapratne, vai vietējais Latvijā, vai tas ir visas izdevielas sākot no lauka līdz gala produktam, vai arī tagad tiek ļoti populārs vietējais, ka tev arī juridiska adrese šeit Latvijā vienkārši ražotne ir, un to mēs arī saucam par vietējo, kaut gan visas izdevielas ir ievestās.
mums ļoti būtiski būtu ļoti skaidri nodefinēt, kas ir vietējais vai Latvijas ražotājs, vai tas ir Latvijas ražotājs, kas man es varu ļoti ātri viens piemērs, to pašu zaļo karotīti, es varu paņemt no Polijas pienu, uzražot Latvijas Jāņu sieru, pēc visām, un es dabūšu abus, gan zaļo karotīti, gan nacionālo, man neviens nevarēs aizliegt izmantot šīs zīmes, un tāpēc mums ir jātiek skaidrībā, kas ir Latvijas ražotājs, kas ir nacionālais vai vietējais, patreiz ir ļoti liela maldīšanās šajā visā procesā. Ļoti labi, tu mums esi, Gustav, iedevis vēl jautājumu, ja mēs sarunu konferenci atklājām ar jautājumu, kur atrast, kā tikt un kur atrast vietējo, tad vēl plašāks jautājums, kas tad īsti ir mums vietējais produkts, kā mēs zinām, ka viņš ir vietējais produkts, un tur, es domāju, arī ražotāji diez vai iebilstu, ja vēl skaidrāk būtu, jo arī jūsu ražošanas gadījumi jums ir pilnīgi skaidrs, jūs ražojat vietējo produktu, es ceru no vietējā piena, pareizi? Tieši tā, es gribētu nepiekrist Gustavam par to Polijas pienu, noteikti gribētu, un par to, ka no tā uzreiz varētu ražot Jāņu sieru. Bet par mūsu produkciju mēs varam pateikt, jā, diemžēl mēs esam mūsu ģimenē tik, cik mēs esam, un mums savas saimniecības nav. Bet mēs atbalstam piensaimnieku, mēs iepērkam pienu un krējumu no piensaimnieku kooperatīvas Traupe, kas savukārt atbalsta Latvijas zemniekus un iepērk pienu no Latvijas zemniekiem. Olas mēs tātad iegādājamies arī no Latvijas produkta, no zemnieku saimniecības. Tātad lielākā daļa mūsu visu produktu ir latviešu, sāls, cukurs. Tas ir, tas nav. Jā, bet tam savukārt arī nav, sālim noteikti nav jābūt, jā, cukurs arī ne, jā. Jā, un ūdens. Ūdens mūsu produktā nav. Jā, bet, ko es gribu pateikt, mums ļoti mūsu situācija ir ļoti labs kontakts ar pārtikas veterināro dienestu. Jo gan mūsu inspektore ļoti konsultē labi mūs, gan arī no pārvaldes par zaļo karotīti mūs konsultē. Tagad zināsim, ka varēsim vērsties arī universitātē. Jā, tā kā liels paldies. Bet, līdzinājā sadarbība, tā kā, tas mums palīdz. Jā, paldies. Un tā lēnām arī mums jāsāk redzēt šīs diskusijas noslēgums. Kā jums varbūt, kas tā kā drusciņi nav ne ražotāji, ne teiksim, schēmu virzītāju pusē, kā jums liekas, kā varētu varbūt tiešām atvieglot šo informācijas etiķetes jautājumu vai tā konsolidācija, ko piedāvā arī Gustavs, kaut kur jāliek diskusiju galdā un jāmēģina runāt par to atklāti un droši? Paldies, tāpēc, man liekas, tāds secinājums varētu būt. Paldies, ka uzaicināt, jo mums uzreiz bija diskusija arī fakultāte. Nolēmam arī šobrīd izstrādāt bakalaura darbu pa tēmu, vai patērētājs atpazīst un ko viņš atpazīst. Tā kā tas būtu pirmais solis. Un es domāju, mūsu uzdevums būtu izglītot vairāk gan mūsu studenti, gan arī tie cilvēki, kas nāk pie mums un stāstīt par to vairāk, lai visi zina un saprot, kas tas tāds ir un kāpēc viņu lieto, un kurā gadījumā viņu drīkst lietot un cik garš vai sarežģīts vai tieši otrādi vienkārši ir ceļš, un ko jūs varat iegūt ar to visu. Tāpēc mums arī ir mājas darbi šodien. Es domāju, arī Gustavu priekšlikumu mēs esam piefiksējuši ražotājus, mēs dzirdam, bet, man liekas, tas kopēji vienojošais mums ir, ka mēs dzīvojam savā Latvijā. Mēs gribam, lai bērndārzos skolās ēd mūsu Latvijas veselīgo, vēlams arī, protams, bioloģisko pārtiku, kas ražot, un līdz ar to mērķis ir vienots, un līdz ar to nevajadzētu rasties ļoti daudz ierobežojumu, lai to sasniegtu. Protams, ir biznesa intereses, bet aiz tā stāv cilvēks, viņa veselība, mūsu ražotāju arī, protams, konkurētspēja un ieņēmuma apjoms. Tā kā es domāju, mēs strādāsim kopā un tiešām liels paldies, ka arī atradāt laiku šeit atnākt, padalīties, iedrošināt pārējos, iet šajās pārtikas schēmās, jo es domāju,
tādas, kādas viņas ir šobrīd, tad viņas mums jāizmanto, ja atradīsim iespēju, mēs viņus varam uzlabot, bet viņu mērķi šo pārtikas schēmu nav slikti, un tie produkti ir pierādīts, ka viņi ir veselīgi un labi, lai tā būtu zaļā karotīte, lai tā būtu bioloģiskā lauksaimniecība, bet, protams, šo dialogu mēs nevaram aizvērt. Ja ir neskaidrība, kā es jau ar savu piemēru stāstīju, Gustavs ar to pieminēja, ka cilvēku galvās ir ļoti, ļoti daudz apjukušu domu. Nu, pavisam noslēgumā katram gribētu no jums dzirdēt, ko liksiet svētku galdā 18. novembrī. Tāksim, Tas ir diezgan grūts jautājums. Es domāju, ka es vispār neko negatavošu. Beidzot. Varbūt tas varētu būt maisa kārtojums. Tas tāds, man liekas, diezgan raksturo tādu. Tik tiešām bieži vien rāda arī uz svētkiem šo krāsu salikumu, putukrējumu, baltā krāsa, ievārījums, kas ir tumšs sarkanā krāsā, dzērviņa ievārījums, es domāju. Un baltmais. Jā, labi. Es domāju, ka rudzumais un siers varētu būt arī jūsu ražotais, jo ļoti garšīgs, un tad ir jāatbalsta vietējais ražotais. Laikam manā variantā siers nebūs tas īstais. Pietiek jau višķiņ, jā, pagāda. Es pats esmu tā kā uz saldumi un es uz kaut kādu kūciņu skatos. Nu, es gan tevi apstrīdēšu, jo mums ir, manuprāt, ļoti skaisti iznācis ideja par sieras kopā ar Latvijas sarkanajām bietēm marinētām. Un ļoti skaists nāk Latvijas karokrāsās ēdiens. Latvijas karokrāsās sieras. Nu tad aicinu visus apskatīties un atrast. Vēl ir laiks. Šodien tikai kurš 16. Tad var paspēt līdz 18. Nu, Gustav, kā tā plāni? Man ļoti vienkārši izvēle. Viss, kas mums dārzā no dārziņiem auga, burkāni, kāposti, bietes, kāļi, rutki, ķirbi, sīpoli, ķiploki, visus paplātes un cepeškrāsni iekšā un super veselīgas svētku pusdienas. Jā, nu paldies. Nu, ko man kā cidoniju ražotājiem noteikti cidoniju sīrups. Kaut kur jāmeklē mans sasaldētais ķirsis, kas jāuzliek uz kāda droši vien vietējo olu un miltu ražojumu uzceptas kūciņas. Tā, nu, liels paldies!